atnākam, sanākam, parādām, ka mums ir tautas vienības spēks, ka mēs pieprasām, ka mums ir jārēķinās un mainām šo sistēmu, kur mūsu tauta tur kalps stāvoklī zemē. Bet mēs pazemīgi piedalāmies farsā. 34% Latvijas iedzīvotāji gatavi piedalīties farsā. Ievēlēt grēkārus, kurus vainot to, cik slikti valstī. Valstī vainīga sistēma, un sistēma ņirgājās par mums. Kā mēs te viens otrā, kāda vienotība ļauna, kāda ir progresīva, tas ir labais, tas ir sliktais. Ņirgājās, un tie ņemās vārās savā suvā. Ka mēs pa to laiku izsaimniekam valsts miljardos. Tas pats, kas ar skolotājiem. Mēs labi redzam, atrodas 100 miljoni kaut kādiem būvkarteļu pasūtījumiem. Ar skolotājiem ar 4 miljoni iedod lielu pompu. Mēs precīzi, faktiski tā ir nelietība izglītības sistēmā. Skolotāji jau kodē mūsu bērnus pieņemt pazemīgi netaisnību. Paši pieņemot netaisnību, ka skolotājiem ir būvstrādnieki, palīgstrādnieki alga. Tas ir kaut kāds, nelietīgs fars. Latvijas tauta, mostamies, ceļamies, apvienojamies, rīkojamies. Mums ir iespēja, mūsu senči, latviešu strēlnieki izmainīja lielas valsts pārvaldes sistēmu. Arī to mēs varam. Atņemamies, saņemamies, nepiedalāmies tam vēlēšanām farsā. Parādām, ka esam vienota stipra tauta. Nākamreiz varbūt to darām ne 15. maijā, kas ir tāds zīmīgs datums, jo faktiski tas mums asociējās ar valsti, kurā viss plauka, zēva, bija labklājība, 4. augstākā labklājība Eiropā. 15. datums mums ir svarīgs, ka daži viņu kritizē, bet tas patiešām asociējās ar Latvijas tautas labklājību izaugsmi. Mostamies, darām kaut ko. Nenoskatāmies, ka mūsu valsts pazūd, tauta izzūd, ar apātību, dancojot, dejojot, sajūsminoties par kaut kādām spēles uzvarām. Tā ir ņirgāšanās par mums, Latvijas tautu, mostamies. Labrīt, Latvija! Paldies jums!